Labdien, vērši, klāt oktobrs, un es jau maisu kārtas, lai paskatītos, ko tad oktobrs atnesīs vērša zimušajiem. Vērši šajā mēnesī būs patiešām izdarīgi, veikli, aktīvi, profesionāli, zinoši, ar vēlmi dalīties, piedalīties, reklamēt. Varbūt reklamēt tiešām kaut ko, bet katrā ziņā neslēpieties iekštelpās, ejiet pasaulē, ejiet sabiedrībā, pierādiet savu varēšanu un parādiet sevi kaut kur, jo šis ir tik ekspansīvas enerģijas laiks, kas vērsiem varbūt liekas mazliet mulsinoši, un tomēr jūs momentāli novērtē, jūs momentāli pamana, un jums ir tikai jāizdara viena lieta, jāsapošās un jāiet ārpus mājas, un tad uzreiz notiek tāda darbošanās aktivitāte. Ja mēs runājam par veselību, tad tā enerģija ir tiešām ļoti aktīva un ļoti kustīga salīdzinot ar vērša enerģētiku. Un šeit vienīgais, varbūt, ja jūs jūtat tādu trauksmi un nemieru jau tagad, ka jums tik daudz ārā būs jāiet un jāpierāda sev, vai kaut kur jāpiedalās, vai kādās sapulcēs, vai tās būs uzstāšanās, vai prezentācijas, tāda ar vajadzību sevi tā kā vienpersoniski tā diezgan skaļi pavēstīt, tad kontrolējot tādu trauksmes līmeni, ja neesiet tāds nemierīgs, jo šī kārtas ir Merkūra pārvaldībā, kas rada tādas nedaudz bailes sevi iekšā. Paskatīsimies, ko tad darbs no jums prasīs. Darbā gan viss kārtībā. Paskatieties, kā jūs varēsiet darbā sēdēt, pirksti gaisā, ja mierīgi un lēnām, redziet, tiem, kas saprot tagad, ka darbā tagad būs tāda pauze, miers, kurā faktiski jums ir jāgaida no ārpasaules, ka kaut kas notiks, jo jūs pats darba jomā neko daudz izkustināt nevarat. Ja jūs tagad saprotat, ka tas ir labi, tad ir labi, ja, bet tiem, kas gaida dinamiku, attīstību, jaunu darbu, ka man piedāvās mani sauks uz darba intervijām, ka es tagad būšu apritē, nē, jo mērenība rada tādu kā pauzi un mieru un nogaidīšanu no ārpasaules. Ja? Tad, ja jūs gaidat izmaiņas, tad, diemžēl, tad varbūt sakoncentrēties uz to, kad izmaiņas šajā mēnesī sevišķi daudz nav gaidām, bet faktiski tas ir laiks, kad vajag pārdomāt, izsvērt, jo iespējams tas, ko jūs vēlaties, nav pareizā lieta. Ja jūs esat uzrakstījuši savu CV un meklējat kaut kādā vienā konkrētā jomā darbu, tad šajā mēnesī, kad nekas nenotiek, padomājiet, vai tas ir tas, kas man patiesībā vajadzīgs ir. Varbūt man vajag kaut ko pavisam citu. Man vajag astrologu konsultāciju, varbūt man vajag. Labi, joks. Kāds tur joks? Tā, privātā dzīve. Privātā dzīvē ganies jautri. Te iet mazliet tādiem iekarsības elementiem jau, tad te laikam darbā nekas nenotiek, tad enerģija ir kaut kur jāliek un ir liela vēlme, lai kaut kas notiek privātajā dzīvē. Skatoties no jūsu partnera, ja jūs gribat kustēties, jūs gribat izbraukt, jūs gribat atrasties, ceļojumā vai braucienā, vai jābrauc pie mammas, vai jābrauc uz laukiem. Katrā ziņā ļoti daudz tāda nemierīga gaisotne ar vēlmi izkustēties, un ja tas nenotiek, tad sākās tāda kā berzēšanās, kašķēšanās un skandalēšana. Ja? Tie varbūt jau piespiedu ar draudiem vajadzību kaut kur braukt, piespiest to, tur tagad uz līdzenas vietas mums ir jābrauc, un ja tu nebrauks, tad būs attiecīgas sekas. Ja? Tad ņemam to vērā, piedalāmies visā, ko mums ģimenes liek darīt, ja? Un jo savādāk, ja? Jūs paskatieties, cik smieklīgi dzīvs vai miris kāds tiks kaut kur aizvests. Kas jauns ienāks vērša dzīvē. Fēni būs, ja jūs aizbrauksiet pie tiem radiem, ja. Ienāks kaut kāda sadaļa atmiņu, kaut kas ļoti patīkams no bērnības, vai pat tas ir cilvēks, kas parādīsies no skolas, no jūsu dzimtās pilsētas, no bērndārza, vai vienkārši tas ir atmiņu vakars, aizbraukt var arī uz kādu ģimenes sajiet, no kuras tu neko negaidi un satikt tik forši, tik patīkamas sajūtas.
tā kā pagātne, tas pagātnes notikumi atnesīs kaut ko ļoti, ļoti emocionāli jauku šajā mēnesī. Un kas aizies no jums šajā mēnesī, pareizāk sakot, ko nav vērts turēt. Un aizies 5 kausi, tas nozīmē, ka aiziet, atlaidiet savu vēlmi skatīties pagātnē, atlaidiet savu bažīšanos vai sērošanu par aizgājušajiem laikiem, ka tur kaut kad man kāds ir apvainojis, tur kāds man nodarījis pāri, mēs dzīvojam šeit, šodienā un skatāmies uz priekšu, ja? Ar tendenci skatīties aizmugurē, kas man ir bijis slikts, mēs vispār neko nevaram izlabot nākotnē, mēs varam sačakarēt savu šodienu. Ja? Tad beidzam skatīties pagātnē, tur ir emocionāls lietas. Mums visiem ir pagātnē emocionāls lietas, ko ir vērts atstāt, bet šajā mēnesī tas nelīdzēs. Lai jums lieliska un krāsaina dzīve, mīļie vērši, un tiekamies nākamnēnes.